Vai esat ievērojusi, kā izmainās skolēni, viņu uzvedība, ja viņi smēķējuši vai lietojuši psihoaktīvās vielas? Viņi nevar stundai sagatavoties, viņi nevar savākties, viņi ir ļoti nedisciplinēti, trokšņaini, traucē mācību procesu ne tikai skolotājiem vadīt stundu, bet arī saviem vienaudžiem, klases biedriem. Un līdz ar to daudziem klases biedriem arī tiek traucēts šis mācību process, un viņi nevar pilnvērtīgi apgūt mācību vielu. Ko skolotāji parasti dara, ja redz, ka kādam paliek slikti? Skolotājiem uz to ir jābūt gataviem, un tā noteikti ir saukt medmāsu, tātad pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība. Un es domāju, ka katra skola to var nodrošināt pirmām kārtām ar medmāsu, un tad jau medmāsa tālāk konstatē, ko vajag tālāk darīt. Un, ja vajag, tad jau jāpiesaist arī ir mediķi. Un, protams, tas ir zvans vecākiem. Pirmkārt ir jāinformē vecāki, ka bērnam ir palicis slikti, jo vecāki arī tā tad ir atbildīgi par savu bērnu.